redz leoparda laciņa. Šurp rociņu. Viņu var izmantot gan uz mākslīgiem nagiem, gan uz dabīgā naga, jo tā ir gellaka. Tātad, kad ar viņu strādā? Šeit man ir uzlikta bāzīte. Vienkārši parasti bāzīte, ko mēs dodam, lai būtu saķere ar dabīgo nagu. Nākošais mēs ņemam no leoparda nagu laciņas white base, jeb balto bāzīti, un pārklājam nadziņu. Lūk, šādā veidā pilnīgi nedomājat par īpašu baltās krāsas kvalitāti, bet domājat, lai nebūtu daudz, viņu nevajag daudz, tādā samērā plānā kārtiņā. Lūk, apstrādājam, viss ļoti brīnišķīgi. Ja kaut kas ir liekas, tad noslaukam. Un liekam lampiņā, manā lampiņā šajā gadījumā uz 16 sekundēm, jo leopārdiņš gan bāzi, gan aktivators strādā LED lampā 60 sekundes. Šeit man ir jaunas paudzes LED lampa, kura ir gan LED, gan UV lampa kopā. UV lampa ir garantēta 7 gadiem lietošanas stundām, tā kā 7 gadus jūs pilnīgi varat aizmirst par lampas maiņu. Lūk, klasisko želeju šī lampiņa žāvē pa 1 minūti, respektīvi to želeju, ar kuru jūs strādājat, un tur ir rakstīts, teiksim, 3 minūtes, šajā lampiņā viņa žūst 1 minūtī, kas atkal ļoti pātrina gela žūšanu un darbu ar gelu. Tātad, tikko mums ir bāzīte nožūša, mēs ņemam jebkuru no jūsu iemīļotām gēlākām. Pie vārda jebkuru es varētu uztaisīt tādu pauzīti, ka, protams, visas iespējamas es neesmu izmēģinājusi, bet ar ļoti daudzām leopārdiņš sadzīvo ļoti labi. Un pārklājam plānā kārtiņā pāri baltam gēliņam. Plānā kārtiņā mēs viņu pārklājam. Lūk, šādā veidā. Pēc tam mēs ņemam aktivātoru. Es te iepilinu viņu glāzīte vai uz salvetītes, nav svarīgi, kā jums ērtāk. Un ar docu vienkārši mēs viņu sapunktojam. Saliekam punktiņus. Lūk, šādi. Un dabūnam tādus skaistus punktojumus. Un šajā brīdī mēs viņu liekam atkal lampiņā uz 60 sekundiņām. Tādā veidā mēs varam taisīt gan franci, punktojot tikai brīvo maliņu. Varam punktot tikai naga gultni, tādu apgriezto franci. Varam punktot pusnādziņu vai daļu no nādziņa, pa diagonāli vai horizontāli vai vertikāli, ir pilnīgi vienalga. Katrā gadījumā mēs dabūjam ļoti vienkārši tādu fantastisku skaistu dizainu, kas ļoti patīk mūsu klientiem. Mēs varam atstāt, piemēram, visus nādziņus vienā tonītī, bet, piemēram, 1 vai 2 nagus, kas tagad ir aktuāli, sapunktot, kas padara viņu ļoti, šo mūsu manikīru ļoti interesanti un tiešām atbilstoši šim laikmetam. Lūk, tā strādā leopards, ko es jums tikko nodemonstrēju. Tikko būs nožuvis, mēs to visu pārklājam ar topu, ar jebkuru topu, kas ir jums. Iemīlēts, aiztaisam brīvo maliņu. Lūk, un atkal liekam lampā uz 60 sekundiņām. Minūtīte ir pagājusi, mēs noņemam lipīgo slānīti nost, un šādi viņš izskatās.